un kur kas ir jāuzlabo. Un tas, ka turisma industrija principā ir viena no lielākajām industrijām pasaulē, kuras potenciāls nekādā gadījumā šodien vēl netiek atspoguļots reālajos ciparos, tas ir tas, ko mēs varam konstatēt. Ir jāsaprot to, ka daudzi klātesošie, kas atrodas pie galda, savu veidu ir arī konkurenti, viesnīcas, krodziņi, taksometru kompānijas. No otras puses, jūs visi esat partneri tādā veidā, ka, ja gadījumā kāds no jums ziepes savārīs, tas ziepes būs visiem. Jā. Mēs zinām to, ka šodien netiek daudz runāts par tiem turistiem, kas brauc, kas studē mūsu ekonomiku, kas rada darba vietas, bet par tiem atsevišķajiem, kuri tur rada problēmas brīvības piemineklim vai vēl šur tur citur. Un tā ir, diemžēl, problēma. No otras puses netiek daudz runāts par tiem krodziņiem un krodziniekiem, kuri godīgi strādā, runā par tiem, kas strādā negodīgi. Un kamēr daudzas problēmas bija tikai tādi atsevišķi gadījumi, mēs varējām vienkārši tā konstatēt faktu un teikt, redziet, cik nepatīkam, ka kaut kas notic. Tajā brīdī, kad krogi, restorāni apvienojās tam, lai blēdītos, lai apzaktu turistus, lai radītu nepievilcīgu vidi, tā radās problēma visai valstī, visai Rīgai. Tajā brīdī, kad taksometru kompānijas saprata, ka tad, kad ekonomika iet uz leju, tad ir nepieciešams apkrāpt pārvadātājs, prasot 30-50 latus, tā ir problēma. Problēma ir tad, kad ielido cilvēki Rīgā, tad viņi dzird, nesēdieties melnos Mercedesos, jūs apkrāpsiet, tālāk vairs nav kur. Es varu to visu uzskaitīt vēl un vēl. Un tieši tāpēc es jau pirms vēlēšanām tiekoties arī ar taksometru asociāciju, tikos paudu viedokli, un es sapratu to, ka viņi ir gatavi mainīties, viņi ir gatavi situāciju uzlabot. Un jāsaka to, ka ir nepieciešami vienādi spēles noteikumi. Kas ir bijis, jā. Bet kas būs uz priekšu, par to uzņemsies atbildību visi klātesošie pirmkārt. Tāpēc, ka jūs izrādījāt interesi atnākt uz šejieni, tāpēc, ka jums interesē kaut ko mainīt, ja? Un mums ir jāvienojas par to, ka mēs radam jaunu vidi, jaunus apstākļus Rīgā. Ja kāds pārkāps noteikumus, maksās pēc pilnas programmas. Man ir vajadzīgs jūsu atbalsts, lai mēs varētu ieviest šo jauno kārtību, par kuru mēs visi kopā vienojamies. Ir jāsaprot to, ka šodien turisma nozare ir Vecrīga, protams, un pilsētas centrs ir viena no galvenajām teritorijām, kur turisti pavada laiku. Bet vienlaicīgi ir jāsaprot to, ka ne jau problēma ar taksometriem rodas tikai un vienīgi lidostā. Lidostā patreiz Air Baltics bija spiests izveidot jaunu taksu. Nav ko jau Rīgā redzēt. Daži vēl atļaujās runāt par to, ka Rīga ir bezcerīga vieta kaut kādam turismam. Es domāju, ka visi klātesošie piekrīt tam, ka Rīga ir fantastiska vieta turismam, ja to pareizi iepakot. Nav daudz tādu pilsētu Eiropā, kurā pēc sava izmēra nav pārāk liela un nav pārāk maza, kur ir pievilcīgi turistiem. Problēma ir tikai tā, ka nav radīti konkrēti produkti. Lai radītu produktus, mums jāstrādā visiem kopā. No Rīgas domes puses mēs esam pieņēmuši lēmumu, neskatoties to, ka mēs samazinām izdevumus daudzos posteņos, mēs esam nolēmuši piešķirt, un mēs esam jau fiziski piešķiruši, domē nobalsojot, piešķiruši 1 miljonu latu, tātad nauda, kura tiks novirzīta turisma nozares attīstībai. Patreiz tiek meklēts labākais risinājums, kādā veidā juridiski šo naudu apsaimniekot, bet doma ir tāda, ka mēs runājam par juridisko pusi, caur kuru juridisko struktūru šī nauda ies, bet naudas izlietojumu viennozīmīgi es gribētu lemt kopā ar jums, jo tā nav liela nauda. Ja kāds ir teicis ārprāt, cik liela nauda, kāds ir ieguldījis 1 miljons, tā nav liela nauda, ja mēs runājam par valsts vai šajā gadījumā galvaspilsētas reklāmu. Bet 1 miljons ir ļoti liela nauda salīdzinājumā ar to, ka ja naudas nav vispār. Un es pieļauju, ka tā var būt tiešām tāda laba investīcija no pilsētas puses, lai stimulētu visus klātesošos sadarboties. Un to sadarbību es redzētu sekojuši. Mēs varētu veidot nodibinājumu, kurā varētu domē piederēt 51%,
Kāpēc nodibinājums? Tāpēc, ka mums tad nav nepieciešami konkursi, lai mēs varētu piešķirt šo naudu tālākai izlietošanai. Iespējams, būs vajadzīgi konkursi jau tālākai naudas sadalē, bet šajā gadījumā ir vajadzīga profesionāla struktūra. Kāpēc dome to nedara caur esošo struktūru? Tāpēc, ka domē nav tāda kompetence, domē patreiz ir informācijas centrs, kurš nodarbojas ar bukletu izplatīšanu, kaut kādas informācijas sniegšanu, bet nekad nav veicis aktīvu mārketingu. Līdz ar to ir nepieciešams, lai šo naudu, nelielo naudu, miljonu apmērā, lielā mērā tās tālāk izmantošanu noteiktu nozares pārstāvi. Un mēs principā runājot arī ar valsts pārstāvjiem, ekonomikas ministru, esmu aicinājis pievienoties šai sadarbībai. Diemžēl tur joprojām tiek zināmā mērā lobēta Tava, kurai ir tagad jauns vadītājs. Varbūt tas nav slikti, tikai problēma ir tā, ka lielāko daļu šīs naudas Tava noēd administrācija, nevis tiešai reklāmai un mārketingam. Tā nauda, ko tur tērēja nekvalitatīviem klipiem, man liekas, tas arī ir tas pierādījums, ka, diemžēl, nekāda kvalitāte savā darbā tur netika nodrošināta. Pirmais partners tā ir Viesnīcu asociācija, kura pārstāv, es saprotu, lielākās viesnīcas, un, ja es nemaldos, varbūt ne tikai lielākās, bet tās, kuras tur ir iestājušās. Kā otrs partners būs Nacionālā aviokompānija Air Baltica, kura gatava no savas puses arī naudu ieguldīt reklamēšanai, jo šodien principā Air Baltica iegulda vislielākos līdzekļus, lai reklamētu valsti caur savu biznesu. Un trešā organizācija, Jāni, kā viņa saucās ir? Turisma aģentu asociācija. Turisma aģentu asociācija. Alte, jā. Un es saprotu, ja mēs runājam par Altu, tad tā ir tā struktūra, kas apvieno visus tos, kas strādā ar ieejošiem turistiem, vai ne? Pirmkārt. Ar ieejošiem. Un tie, kas ceļo, bet jūs esat tie. Tālāk, kā jūs tur savā starpā tos viedokļus visus nokoordinēties, tas man maz interesē. Un svarīgi, lai mums būtu kopīgs viedoklis pie šī galda. Tātad ir ārkārtīgi svarīgi, lai mēs vienotos, ko tad īsti pārējie ir gatavi dot šajā laikā. Es zinu, ka visiem jums grūti, bet man gribētos no jums kaut ko savākt. Vai tā ir nauda? Vai tā ir, kas saka, kaut kāda dalība jūsu darbs? Vai tās ir kādas īpašas atlaides? Es nezinu. Ja. Es gribu lai jūs novērtējat to, ka dome grūtajā laikā atņēma kādam citam un iedeva jums, principā, jums 1 miljonu latu. Bet mums gribās, lai jūs arī kaut ko liekat. Jūs šodien nesakat, ko jūs liksiet, to jūs pateiksiet pēc tam, tad, kad jūs izrunāsiet tur ar saviem akcionāriem vai dalībniekiem. Bet doma ir tāda, ka ir nepieciešama aktīva rīcība. Tātad ir kaut kādi datumi, uz kuriem mēs varam gatavot kaut kādas kampaņas. Protams, svarīgi, lai jaunais gads Ziemassvētki būtu ārkārtīgi tāds interesants laiks turistiem, lai brauktu uz šejien. No Rīgas domes puses mēs strādāsim. Es nezinu, vai mēs tīri pēc laikiem varam paspēt, bet lai vismaz vairāk gaismas būtu ziemas laikā mūsu parkos. Ja nepaspēsim šogad, tad zināsim to, ka nākamgad noteikti mēs to izdarīsim, bet tāds nodoms ir. Mēs patreiz strādājam, ir vairāk risinājumi, kādā veidā piesaistīt ārpus budžeta esošas līdzekļus. Tās ir aktivitātes atkal, kurās kāds iesaistīsies. Bet tas, kas ir ārkārtīgi svarīgi, ko tad viesnīcas var dot? Pirmkārt, viesnīcas var tiešām piedāvāt kaut kādas kampaņas, īpašās cenas un tā tālāk. Ja mēs Rīgā organizēsim kādus īpašus notikumus, piemēram, Zviedrijas dienas Rīgā, Norvēģijas dienas Rīgā, Dānijas, Igaunijas, Lietuvas, mēs varam katru nedēļu kaut kādu notikumu taisīt. Ja? Tā kā mēs esam vienojušies šodien tikties, mēs sēžam pie šī galda, daži nemaz nesēž pie šī galda, jo nokavējuši un sēž tagad maliņā, bet viņi arī pacietīgi klausās, ko mēs te gribam darīt. Bet tas nenozīmē to, ka